ir iznākusi viena no nozīmīgākajām grāmatām tajā sarakstā, kas mums vēl arī tikai taps aizpildīts. Mēs esam diezgan daudz izdevuši grāmatas par veselības jautājumiem, bet viena no tādām ļoti būtiskām grāmatām šobrīd ir iznākusi, un tā ir šī pH brīvības. Dažādos žurnālos un veselības rakstos šī tēma tika aplūkota aizvien biežāk, un tad mana dzīve pārcēla uz Angliju, un tur man ieteica šo grāmatu, un es biju ļoti priecīgi ieraugot, ka ir zinātniski pieeja šiem visam. Šo grāmatu sarakstījis Roberts O. Youngs, kas ir mikrobiologs un uzturs speciālists, un viņa sieva Shelley Redforda Younga, kas ir dietologa. Šī grāmata nav par diētu, kādas šobrīd ir tik daudz visapkārt. Kāpēc šo diētu ir tik daudz, tāds jautājums rodās? Mēs visi interesējamies, mēs visi meklējam šo patiesību. Viņi kaut kur ir, un reizēm to nav viegli ieraudzīt zem dažādām pārtikas industrijas reklāmām, kas tik spoži spīd un vilina un pārdod dažādiem mītu maldiem, tradīcijām, visu, ko mums teikuši vecāki. Bet kaut kādā brīdī mēs visi, ja mēs jūtam un domājam, mēs saprotam, ka ēdienam ir vistiešākais sakars to, kā mēs jūtamies, kā mēs izskatāmies, kāda mums ir enerģijas līmenis. Šī grāmata sniedz izpratni par to, reāli, ko produkti, kāda ir ķermeņa bioķīmija. Kādi produkti mūs skābina un kādi produkti padara mūsu iekšējo vidi sārmaināku, veselīgāku. Un visam vienkāršos vārdos sārmainā vidē mums neķerās klāt ne sēnītes, ne infekcijas slimības. Sārmainā veselīgā vidē pat nevainojas vēža šūnas. Turpretī skābā vidē mūsu ķermenis novaināts, viņš nepārtraukti cīnās. Un man tā šķiet kā dāvana, šī izpratne, šī zināšanas, kā vienkāršo šo pareizo ēšanu mēs aizsargājamies no visādām kaitēm, kas nav jāuztraucās, ka mēs saslimsim ar gripu vai vēl kādām slimībām. Viss ir ļoti vienkārši. Un es jums visiem novēlu iegūt šīs zināšanas, uzzināt un arī pielietot. Un šī pielietošana nav viegli, es atzīšos, bet autori to ir paredzējuši, un grāmatā ļoti pakāpeniski ir izstāstīts, kā atbrīvoties no atkarībām, kas mums visiem ir, un es jums visiem novēlu veseliem, un priecāšos, ja jūs lasīsiet šo grāmatu. Paldies!